Daugavpilī, tāpat kā daudzās citās Latvijas pilsētās, ir ļoti attīstīts maksas autostāvvietu tīkls. Mūsu pilsētā no 2022. gada 31. janvāra tas ir uzņēmuma Daugavpils Satiksme pārziņā. Klientu ērtībām pie katras maksas autostāvvietas atrodas speciāls automāts, kurā var norēķināties par stāvvietu. SIA Daugavpils Satiksme apkalpo 11 ielu posmus, kas ir domāti automašīnu novietošanai mūsu pilsētā Daugavpilī. Šī ielu posmi ir sadalīti divās zonās, kas arī, protams, ir atšķirīgas cenu ziņā – AD zona un BD zona. Kopējā šī 11 ielu posma ietilpība ir 611 automašīnas. Samaksa par stāvvietas izmantošanu tiek veikta pēc stundas tarifa likmes. Minimālā maksa ir 25 eiro centi. Maksājums jāveic uzreiz pēc apstāšanās un mašīnas novietošanas, un automāta izsniegtā biļete jānovieto automašīnā redzamā vietā, piemēram, vējstikla iekšpusē. Turklāt fiziskas un juridiskas personas var slēgt līgumu ar uzņēmumu Daugavpils Satiksme un iegādāties ikmēneša autostāvvietas atļauju jebkurā pilsētas maksas autostāvvietā, kuru apsaimnieko uzņēmums. Brīvdienās mūsu pilsētā autostāvvietas var izmantot bezmaksas. Protams, bezmaksas jebkurā dienā šīs autostāvvietas var izmantot tās ģimenes locekļi, kam ir piešķirts Latvijas goda ģimenes status. Tikai ar vienu nosacījumu, ka vismaz kādam no ģimenes locekļiem ir jābūt deklarētam Daugavpils pilsētā. Lai iegūtu bezmaksas autostāvvietas atļauju, ģimenei jāuzraksta iesniegums, kura veidlapu var lejupielādēt uzņēmuma mājaslapā. Jāuztaisa Latvijas goda ģimene kartes abu pušu kopija, jāuzrāda tehniskā pase, kura norāda, ka automašīnas īpašnieks vai turētājs ir kāds no ģimenes locekļiem, kā arī jāsagatavo deklarāciju apliecinošs dokuments Daugavpilī. Šī informācija jānosūta uz info@dsatiksme.lv. Pēc tam atļauju varēs saņemt jebkurā darba dienā Daugavpils Satiksmes birojā, Kārklu ielā 24, no 1 līdz 3 pēcpusdienā. Visu nepieciešamo informāciju par maksas autostāvvietām var atrast uzņēmuma mājaslapā satiksme.daugavpils.lv sadaļā autostāvvietas.